Sveicināti! Um, es būšu atklāts, es esmu diezgan čābīgā situācijā. Lieta tāda, es pēdējos 3 mēnešus pavadīju savu laiku Somālijā kā kurjers vienam karteļbosam, es nepieminēšu vārdu, un es savarīju ziepes, tagad visi dzenas pēc manas galvas, un pašlaik es atrodos kādā bagātnieku mājā, kurā es ielauzos un kurinu kamīnu, lai sasildītos. Starp citu, nekas no tā nav patiesība. Neviens negrib mani nogalināt, un es neesmu ielauzies neviena mājās. Tomēr es esmu čābīgā situācijā. Es esmu uz akadēmisko gadu, man pašlaik nav darbs, un es esmu diezgan pazudis un bezmērķīgs dzīvē. Un arī tas kamīns, tās pagalas, nav nozagtas, bet tās arī gluži nav manas, tāpēc kā es līdz šajienai nokļuvu. Es agrāk biju diezgan ražīgs, mērķtiecīgs. Ap 16 gadiem es biju apmēram izdomājis, ko es vēlējos darīt savā dzīvē, un es arī pēc tā tiecos. Citi cilvēki to pamanīja, novērtēja un sāka arī cienīt mani. Protams, tajā laikā bija arī savas problēmas. Es biju vientuļš, es sevi noslēdzu no citiem, un es pārslogoju sevi ar darbiem. Turklāt es arī izšķīros no savas draudzenes, un es tam visam ļauju vienkārši sakrāties. Es zināju, ka man vajadzēja kaut ko sevī nogriezt vai mainīt, tāpēc es izlēmu, ka es gribēju kļūt par kaut ko pretēju, par citu cilvēku. Es sāku iet uz ballītēm, iepazīties ar cilvēkiem, dzert alkoholu, smēķēt, būt vairāk spontānam. Tas ir kaut kas, par ko es agrāk biju vienkārši pret. Un tas viss bija super jautri. Katra ballīte bija kā piedzīvojums. Katru reizi tas bija kā azarts. Ko jaunu, ko trāku es varētu pieredzēt. Varbūt es satiktu kādu interesantu cilvēku, varbūt es satiktu kādu meiču, varbūt es beigās varētu tikt uz Somāliju un kļūt par pirātu. Boys, let her go, boys, sailing homeward to Minga Bay. What care we though, like the minches? Lielākoties tā bija ietusēšana ar saviem draugiem, bet būtība vienmēr bija šāda. Dzīties pakaļ adrenalīnam. Vienīgi tas ir lēti. Es zinu, baigais pārsteigums. Visu šo laiku sev mēģināju iestāstīt, ka ir vērtīgi iegūt citu perspektīvu, jaunas pieredzes un vienkārši plūst pa straumi. Bet tagad es te sēžu 2 gadus vēlāk un man nav daudz ar ko lepoties. Man vienīgi ir vairākas nesakārtotas lietas dzīvē. Cilvēki, kuri mani ir vīlušies. Un cilvēki vai draugi, kuri atbalsta šādu dzīvesveidu. Es varbūt nezinu, kāda ir īstā dzīves jēga, bet pēc pailgas refleksijas, manuprāt, ja tu radi vai būvē salc akmeni ar koku, vārdu ar teikumu, mūzikas noti ar akordu, un ja tu to dari ar patiesu nodomu un mīlestību, un tu vari iedvesmot citus radīt un mīlēt, tad man liekas, tas ir
viss tuvākais, cik mēs varam pietuvoties īstam gandarījumam, patiesam priekam un jēgai. Nevis lētam adrenalīnam. Lēts adrenalīns, kurš izsūc tavus un citu resursus, un kurš kalpo tikai tagadnēji. Un es iemīlēju to adrenalīnu. Un tā bija kļūda, ar kuru es dzīvoju kādus 2 gadus. No vienas puses esmu nedaudz skāps par to, ka es tik ilgi izniekoju savu laiku, bet no otras puses es esmu nenormāli priecīgs, ka es esmu beidzot atrisinājis problēmu, kas mani nomāca zemapziņā tik ilgi. Un es zinu, ka es spēšu mainīties un es spēšu atgūt savu teiksmi un mērķtiecību. Iemesls, kāpēc es izlēmu izveidot šo video, ir pirmkārt un galvenokārt, jo es ļoti lepojos par savu YouTube kanālu. Man tas vienmēr ir asociējies ar vietu, kuras var izpausties, un man asociējas ar produktivitāti un apņemšanos. Ir daži video, kuriem es esmu reāli taisījis mēnesi un 2 mēnešus. Un es neesmu neko jaunu ielicis gadu un neko nesaistītu ar mājas darbiem kādus 2 gadus. Un es vienkārši vēlējos salauzt šo klusumu. Man pagaidām plānā vēl pēc šitā video ir izlikt vienu filmu analīzi, ja kādam interesē. Tas varbūt ir kaut kas, ko es vairāk darīšu, bet tad jau redzēs. Otrkārt, es vēlētos atvainoties visiem tiem cilvēkiem, kuriem es liku vilties. Es piekritu uz daudziem solījumiem, kurus es neizpildīju. Es atvainojos. Treškārt, visi tie draugi un cilvēki, ar kuriem es ballējos, jūs droši vien satiksiet mani mazāk. Ceturtkārt, tie cilvēki, kuri paši jūtas pazuduši dzīvē. Iedomājieties par to šādi. Iedomājieties, ka jūs noklīduši okeāna vidū uz maza koku plosta. Un jums rodas galvā pirmā ideja, ja es vienkārši sērfošu pa viļņiem, viņi man kaut kur aizspūtīs kaut kādu salu, un tad es izdomāšu, ko tālāk darīt. Bet viļņi visu laiku maina savu virzienu. Viņi visu laiku šķeļās viens pret otru, un jā, sērfot varētu būt forši, bet beigās tu vienkārši paliec vienā un tā pašā vietā. Un, man liekas, tas izraisa tādu bezpalīdzības sajūtu. Lai kaut kur nokļūtu un kontrolētu, kur tu dodies, tev vajag uztaisīt mastu, tev vajag uztaisīt stūri, tev vajag aprēķināt zvaigznājus. Izmanto kaut vai savas drēbes vai matus kā resursu. Sāc pa mazam, jo atklāt to, ko tu vēlies dzīvē, dreifējot un skatoties, kur tu tiec pūsts, ir diezgan pretintuitīvi izrādās. Lai vai kā, sāks jauna ēra. Jūs mani redzēsiet kā nekad agrāk. Jo katrs no maniem soļiem turpmāk būs ar precizitāti aprēķinātu nodomu.